Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Vasara tuvojas straujiem soļiem, un es aicinu jūs izvēlēties kādu no manām piedāvātajām bērnu programmām kādai vasaras norisei. Ir piedāvājumā izrāde Kur pazudis vilks, kas ir izrādīta jau ļoti daudz reižu gan Latvijā, gan ārzemēs, un Trakā diena pilī ar muļķīga izskata zaķi stāstnieka lomā. Šajās izrādēs ir gan rotaļas, gan vingrošanas, dziesmas un mīklas un daudz cita kā aizraujoša. Un bibliotēkām un kultūras namiem vasarā piedāvāju izvēlēties programmu par Vili Plūdoni vai Ziedoni Purvu. Bet šovakar un nākamos 6 vakarus es jums lasīšu Žaņa Grīvas pasaku par Diegabiksi. Šovakar, kad savu galvu tu uz spillentiņa liksi, Bibi, vai tu gribi dzirdēt pasaku par Diegabiksi? Gribi, Bibi? Pastāstīšu. Kā viņš visu redzēt slāpa, kā pa varavīksnes tiltu viņš pie mākoņa tēva kāpa, kā viņš uzvarēja lauvu, bet no zaķa laida riksi. Visu pastāstīšu pasakā par Diegabiksi. Pirmā vakara stāsts. Vai tu jau esi gultiņā, Bibi? Guli mierīgi, apsedz rociņas un klausies. Es tev stāstīšu pasaku par Diegabiksi. Šovakar tu dzirdēsi, kā Diegabiksis piedzima un kā viņš aizgāja pasaulē meklēt laimi. Bibi, tanī pusē, kur pusdienās saulīte spīd, atrodas dienvidi. Aiz tumšajiem mežiem un zaļajiem laukiem, aiz kalniem, upēm, ezeriem un jūrām, dienvid saules sildīta, ziedos rotājas pasakaina zeme. Šajā zemē, siltas jūras krastā, mazā akmens mājiņā dzīvoja 2 bruņurupuči, tētis un māmiņa. Tētis no rīta līdz vakaram gādāja ģimenei tārpus un gliemežus, zivis un vabules. Māmiņa smiltīs izraka bedrītes un tanīs ielika oliņas. Karstā dienvidu saule sildīja smiltis un drīz no oliņām izšķīlās mazi bruņurupu cēni. Viņi bija tādi paši brūngani un kaula bruņās ieģērbti kā tētis un māmiņa. Tikai viena ola, kā bijusi, tā palika smiltīs guļama. Kas no tās iznāks? Sūrojās māmiņa. Tīrais negals, norūca tētis un ar ķepu nobrauciet sirmo kaula bārdu. Brāļi izaugs lieli, bet šis laikam tā arī paliks mazs un vārgs, kā jau pastarītis. Brāļi auga acīm redzot un drīz jau palīdzēja vecākiem gādāt uzturu, un tad kādā dienā atvērās arī nerātnā ola. No tās izkāpa pavisam mazs un savāds bruņurupucītis. Brāļi viņu ieraugot sāka smieties. Īsts Diegabiksis, sacīja vecākais brālis, un mazo bruņurupucēnu tā arī nosauca par Diegabiksi. Kādā dienā, kad tēvs ar māti raudzīja barību ģimenei, bet vecākie brāļi aizgāja jūrā peldēties, Diegabiksis bambusa krūmā nogriezas pieķīti un nevienam nezinot devās pasaulē. Gāja dienu, gāja nakti. No rīta, kad uzlēca saule, visapkārt viņš ieraudzīja garu, biezu zāli. Diegabiksis vairs nezināja, kur piet, un no bailē viņam sāka drebēt zaļās bikšeles. Tad no zāles pacēlās pelēkā akmens galva ar sirmu sūnu bārtu un mircošām kristāla acīm. Ei, Diegabiksi, iesaucās pelēkais akmens vecītis un vējā papurināja sirmo bārdu. Kur tu iedams? Pasaulē laimi meklēt, teica Diegabiksis. Vai māte tev atļāva? Iejautājās akmens vecītis. Pats aizgāju, atbildēja Diegabiksis. Tad tev jādodas atpakaļ, sacīja pelēkais akmens vecītis. Vai tu man nevari parādīt ceļu? Prasīja Diegabiksis. Es vairs nezinu, kur piet. Uzkāp uz maniem pleciem, es tev parādīšu,
sacīja akmens vecītis un pacēla gaisā diegabiksi. Lūk, tur ir mana draudzene Taciņa. Ej pie tās, un viņa tevi aizvedīs mājās. Diegabiksis nokāpa zemē, un kā jau daždien palaidnis, aizmirsa pateikt akmens vecītim paldies. Viņš skrēja pie Taciņas. Mīļo Taciņa, akmens vecītis sacīja, lai tu man parādot ceļu uz pasauli, meloja diegabiksis. Taciņa viņu paņēma pie rokas un izveda no biezās zāles. Šoreiz diegabiksis noņēma savu kaula cepurīti un teica Taciņai: paldies, mīļā, par palīdzību, un aizgāja pasaulē. Bet tagad guli, mazo Bibi, ir jau vēls. Par to, kas ar diegabiksi notika tālāk, es pastāstīšu citreiz. Ar labo nakti, Bibi. Čuči saldi.